Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs kopīgi pārdomāsim Dieva vārdus no Marka evaņģēlija 10. nodaļas. Un tie nonāca Jērikā, kad Jēzus ar saviem mācekļiem un lielu ļaužu pūli gāja prom no Jērikas. Ceļa malā sēdēja kāds akls ubaks, Timija dēls Bartimejs. Izdzirdis, ka tas ir Jēzus no Nāceretes, viņš sāka kliegt un sauca: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Un daudzi to apsauca, lai viņš apklustu, bet viņš kliedza jo skaļāk: Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Jēzus apstājies sacīja: Sauciet viņu šurp! Un tie aicināja aklotam sacīdami: Esi drošs, celies, viņš tevi sauc. Un savus svārkus nometis, viņš pielēca kājās un nāca pie Jēzus. Un Jēzus viņam jautāja: Ko tu gribi, lai es tev daru? Aklais sacīja: Rabuni, kaut es varētu redzēt. Jēzus viņam sacīja: Ej, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Un tūlīt viņš kļuva redzīgs un sekoja Jēzum ceļā. Āmen. Nāc, Kungs Dievs, svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šodien mēs dievkalpojumā vēršam savu uzmanību uz reformācijas dienu. To lielo dienu 16. gadsimtā, kad kāds necils augustīniešu mūks ņēma āmuru un caur Vitembergas baznīcas durvīm pieklauvēja pie visas toreizējās baznīcas sirdsapziņas. Šis necilais mūks, augustīniešu mūks Mārtiņš Luters, cīņā pēc svētuma un šķīstības, pēc miera savā sirdī bija kapitulējis. Viņš sāka saprast, bet ne tikai saprast, bet līdz sirds dziļumiem izjūta, ko nozīmē tas, ka sirds nav vērsta uz Dieva žēlastību Jēzu Kristu. Šie visi dažādie pielikumi, kas Kristum klāt bija pielikti, viņu sit ārā no sliedēm, tie viņam derdzās. Un it īpaši Luteram toreiz derdzās toreizējais indulgenču jautājums, kad cilvēki par naudu pirka pāvesta dotās atlaides, jeb atlaides no soda un gandarīšanas par grēkiem. Un tad jau ātri vien tautas apziņā radās izpratne, ka šīs atlaides ir grēku nopirkšana par naudu, grēku piedošanas nopirkšana par naudu. Un Luters, kā dvēselkopējs un mācītājs, pamanīja, ka cilvēki priecājās par šīm indulgencēm. Viņš pamanīja, ka cilvēku uzmanība bija vērsta uz kādu par naudu nopirktu papīrīti, nevis uz to dārgumu, Jēzu Kristu, kuru vienīgo Dievs mums ir devis par pestītāju un kura vienīgā dēļ mūsu grēki tiek piedoti. Toreiz Dieva žēlastības vēstī bija aizstājies priekšā kāds veiksmīgi izdomāts pantiņš, kurš bija tāds tā kā indulgenču reklāmas lozungs. Tik līdz grasis lādē krīt, dvēsele debesīs tūlīt. Tik līdz grasis lādē krīt, dvēsele debesīs tūlīt. Cilvēku prieks par šīm indulgencēm bija paša velna iedvesmots. Tas nebija tas eņģeļu prieks, kāds ir debesīs, kad kāds grēcinieks šeit virs zemes atgriežas no saviem grēkiem un tic uz Jēzu Kristu. Cilvēku uzmanība uz indulgenču žēlastību
žēlastību šeit, protams, pēdiņās, nomāca īsto un vienīgo žēlastību, kuru Dievs dod mums caur Kristus nopelnu, vienīgi ticībā saņemam. Kaut kam toreiz baznīcā bija jāmainās. Visas nepareizās reliģiskās prakses un maldu mācības bija jāizgaismo, un cilvēku uzmanībai bija jāatgriežas uz Jēzu. Bet ne tikai Jēzu, bet tikai un vienīgi uz Jēzu, bez nekādiem pielikumiem vai papildinājumiem. Ticība uz Jēzu bija jāatjauno. Mācība par Jēzus nopelnu bija no jauna jāatjauno un baznīcai jāatgādina. Tāpēc reformācijas dienu mēdz dēvēt par ticības atjaunošanas svētkiem. Un tie patiešām ir lieli svētki cilvēka dvēselē, kad tā bez visādiem pielikumiem var sastapties ar savu īsto dvēseles draugu Jēzu. Šeit mēs varam iztēloties kādu situāciju, ka kādā skaistā, siltā rudens dienā, kas ir siltāka nekā šodien, kādā saulainā brīdī divi iemīlējušies cilvēki, teiksim, jaunais pāris, ir sastapušies nomaļā parkā, viņi sēž parkā uz soliņa, sarunājas, bauda viens otra klātbūtni, bet tad šo divu vientulību izjauc kāda cita persona. Tā liens starpā piedāvā dažādas dāvanas, tad karās kaklā vienam, tad otram, un ar saviem tematiem un savām runām traucē sarunāties. Vai tas jaunam pārim būtu izdevies randiņš? Protams, ka nē. Kas jādara? Šādu laipno personu ir jāraida prom, lai šī persona nenozog laiku un uzmanību, kuru jaunais pāris var veltīt viens otram. Ar šo piemēru es vēlos pateikt tikai šo vienu reformācijas piemiņas jautājumu, uz ko ir vērsta mūsu uzmanība. Vai tā ir vērsta tikai uz Jēzu, uz evaņģēliju, Dieva žēlastības vēsti un mācību, vai arī mūsu uzmanība nozog kādas citas lietas un temati, kuri ar savu troksni un nemieru novērš mūsu uzmanību no mūsu dvēseles drauga Jēzus. Tātad, kā mēs varam veiksmīgi svinēt un pieminēt ticības atjaunošanas svētkus, pārbaudot to, uz ko ir vērsta mūsu uzmanība, uz ko mēs esam dzīvē fokusējušies, vai ir kādas lietas aizstājušās Jēzum priekšā. Tāpēc īstā un vienīgā reformācija, kurai ir jāturpinās, ir cīņa par fokusa punktu. Vai mūsu sirdis pieder Jēzum? Citiem vārdiem, vai mūsu ticība, mūsu sirds domas un vēlmes skrien tikai pie viņa vien un visu citu? Laipnās mācības, gudrības, pamācības un papildinājumus, kuras karās baznīcai kaklā, raida prom. Mūsu ticības tēvam Mārtiņam Luteram toreiz vajadzēja daudz nopūlēties, lai atkal cilvēku ticību piegrieztu Jēzumu. Un tā kādā reizē Luteram kāds jautāja, kāpēc viņš tik daudz runā par ticību uz Jēzu, par Dieva žēlastību un Kristus nopelnu. Luters atbildēja, tāpēc, ka cilvēki šo mācību ātri vien aizmirst. Bet nedomāsim, ka tas tā bija toreiz, ka tikai toreiz cilvēki ātri vien aizmirsta par mācību par Dieva žēlastību, mīlestību un ticību uz Jēzu. Diemžēl tā tas ir bijis visos laikos. Tā tas notiek arī mūsdienās.
Daudzi cilvēki labi savu ticības dzīvi iesākuši, to ir atstājuši novārtā, jo uzmanība uz Jēzu ir pazudusi. Dvēselē klēpī ir iesēdies kāds cits mīļākais. Šīs pasaules rūpes, raizes, baudas. Arī šodien ļoti iespējams, ka šeit mūsu vidū nav kādi draudzes locekļi, jo viņu uzmanība uz Jēzu ir nozagta. Jā, varbūt viņi jau par Jēzu nav aizmirsuši. Varbūt viņš jau kaut kur turpat tuvumā ir. Prātā tiek turēts. Un tomēr šo cilvēku sirdis pieder kādam citam, nevis mūsu īstajam dvēseles draugam Jēzum. Es jau nojaušu, ka kaut ko tādu dzirdot, mūsdienu cilvēks varētu sacīt un nosaukt to visu par reliģisku fanātismu. Bet vai tas tiešām ir reliģisks fanātisms? Vai tas, ka vīrs mīl savu sievu, ir fanātisms? Vai tas, ka vīra sirds pieder tikai sievai un sievas sirds tikai vīram, ir fanātisms? Tas nav fanātisms. Apmātība un fanātisms rodas tikai tad, kad to, ko tu vēlies un vari saņemt no sava mīļotā cilvēka, tu to meklē kādā citā vietā. Lūk, tas ir fanātisms. Tas ir tas riņķa dancis, kas iztukšo. Kā tāda alkohola pudele, kad ar to vien nepietiek, tad vajag vēl nākamo un nākamo. Tas ir fanātisms. Bet tas, ka mūsu ticības dzīvē sirds pieder Jēzum un visu labo sagaida no viņa, tās ir veselīgas attiecības, kuras mēs varam nosaukt par mīlestību šī vārda visdziļākajā nozīmē. Un vēlreiz, tad, kad domājam par ticības atjaunošanu, tad mums ir jāpaliek pie šī nozīmīgā jautājuma, uz ko ir vērsta mūsu uzmanība. Vai tā ir vērsta tikai uz Jēzu? Vai manā dzīvē ir kādas lietas, kas novērš uzmanību no Jēzus? Ieklausīsimies tālāk, ko saka Luters. Manā sirdī valda, un tā tam arī jābūt, tikai šis viens vienīgais artikuls, proti ticība manam mīļajam kungam Kristum, kas ir iesākums, vidus un noslēgums visām manām garīgajām domām, visām pārdomām par Dievu, kādas vien man var būt dienā un naktī. Tomēr es jūtu, ka no šīs neaptveramās bezgalīgās gudrības augstuma, dziļuma un plašuma tikko spēju satvert kādu niecīgu daļu, jo no šīs brīnišķīgākās, bagātīgākās dārgumu krātuves esmu spējis paņemt un celt gaismā tikai dažas mazas kripatiņas. Jā, varbūt arī mēs no šīs dievišķās gudrības saņemam tikai kripatiņas. Bet būsim droši, mēs ar to nesaņemam mazāk Jēzu. Tikko kristīts zīdainītis, salīdzinot ar mācītāju, kas viņu nokristīs, nav tālāk no Jēzus. Un ja arī mēs saņemam kādas dažas mazas kripatiņas no Dieva bagātīgās žēlastības vai dārgumu krātuves, tad katrā šajā mazajā kripatiņā, kuru mēs satveram, tajā iekšā ir visa Dieva pilnība. Jo kur ir ticība, kas pieķeras Jēzum, tur ir arī viss Jēzus. Tur ir Jēzus ar visu to, kas viņam ir. Bērna ticība nav kaut kas mazāk kā pieaugušā cilvēka ticība. Gultā guļoša, nespēcīga cilvēka ticība, kas vairs nespēja atnākt uz dievkalpojumu, nav mazāka kā to, kas iet uz dievkalpojumu. Ik viens caur ticību saņem vienādi. Tātad ik viens, kas ticībā pieķeras Jēzum, saņem arī visu Jēzu, nevis tikai daļu.
Un šeit arī Luters ir devis tādu labu salīdzinājumu, ka mūsu ticība ir kā laulības gredzens, kas mūs vieno ar Jēzu. Caur ticību mēs piederam Jēzum un viņš mums. Viņš paņem mūsu krājumus, mūsu grēkus un pretīm sniedz savu žēlastību, mīlestību un visu grēku piedošanu. Bet vēl pie šī visa nozīmīgs ir jautājums, tad kā mēs varam vērst savu uzmanību atpakaļ uz Jēzu? Šim jautājumam ļoti laba atbilde ir dota šīs dienas sprediķa tekstā no Marka evaņģēlija. Tajā kāds akls ubaks vārdā Bartimejs, sēžot ceļa malā, reiz izdzirdēja to, ko iespējams viņš jau sen gribēja dzirdēt. Vārdu Jēzus. Kad viņš saprata, ka garām iet Jēzus, viņš satrūkās un sauca: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Tad iejaucās kādi, kas vēlējās šo satikšanos izjaukt, bet tad Bartimejs vēl jo skaļāk sauca: Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Jēzus apstājās un aicināja Bartimeju pie sevis, un savus svārkus nometis viņš gāja pie Jēzus. Tad Jēzus aklajam jautāja: Ko tu vēlies, lai es tev daru? Aklais sacīja: Rabūnī, mācītāji, kaut es varētu redzēt. Jēzus viņam sacīja: Ej, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Un tūlīt viņš kļuva redzīgs un sekoja Jēzum ceļā. Šis nozīmīgais notikums ietver sevi ļoti daudzas tēmas, bet saistībā ar ticības atjaunošanu un mūsu uzmanības atgriešanu uz Jēzu mums šeit vajadzētu padomāt, kā šis aklais cilvēks, kā aklais Bartimejs uzzināja par Jēzu, kādā veidā. Atbilde ir vienkārša: klausoties. Klausoties, ko citi stāsta, jeb sludina par Jēzu. Un caur dzirdēšanu viņā radās ticība, kas meklēja Jēzu un atrada. Tāpat arī mūsu dzīvē, kad mūsu uzmanību no Jēzus aizrauj projām dažādi notikumi, un mūsu sirdī vēlas iesēsties kādas citas lietas, tad tās ir vienkārši jāraida prom un jāmeklē tā vieta un brīdis, kad mēs kaut ko varam dzirdēt par Jēzu. Vārdi par Jēzu atgriež mūsu uzmanību uz Jēzu. Dieva vārdu dzirdēšana atgriež mūsu uzmanību uz Jēzu. Un kad Dieva vārdi skan, tad tie apgaismo mūsu sirdis, ticība vairojas. Līdzi tam nāk arī liels prieks, jo mūsu dvēseles atkal sastopas ar mūsu īsto dvēseles draugu Jēzu. Bet cik precīzi sprediķa teksta noslēgumā mums tiek parādīts, ka izdziedinātajam Bartimejam nepietika tikai ar to, ko viņš bija dzirdējis par Jēzu. Un nebija arī tā, ka viņš sacītu: saņēmu no Jēzus to, ko es vēlējos, dzīvošu tālāk, tā kā es to pats vēlos. Nē, mēs lasām, ka pēc izdziedināšanas Bartimejs sekoja Jēzum ceļā. Tāpēc, ja mūsu dzirdēšana par Jēzu ved pie sekošanas Jēzum, tad mēs esam sadzirdējuši pareizi. Arī Bartimejs par galveno lika Jēzu, nevis savu acu gaismu. Jā, protams, Bartimejam, kā aklam cilvēkam, viņa acu gaisma bija svarīga, bet viņam vēl jo svarīgāks bija Jēzus pats.
Viņš palika pie Jēzus. Lai Dievs dod, ka mēs tā arī katrs darām. Klausāmies par Jēzu. Ja vajag, lūdzam viņam to, ko mums īpaši dzīvē vajag. Bet lai vai kā, viņu vaļā nelaidīsim un sekosim viņam ceļā no šī brīža uz mūžību. Āmen.